Kaut kā par visām varītēm. Nedraudzīgi. Tā, mēs esam, vismaz es tā skatos, ka mēs esam kinomuzeja lapā mēs esam, tā ka viss ir kārtībā. Atvainojos par minimālo aizķeršanos laika ziņā, jo šis tomēr ir formāts, kas mums ir vēl jāapgūst. Un kas tomēr ir drusku atšķirīgs no tā, ka mēs aicinām pie sevis uz muzeju, uz sarunu. Tā ka šis ir kaut kas tāds, ko mēs, vēl ir tā teikt, jāievingrina roka. Bet man ir ļoti liels prieks, ka Sonora Broka ir piekritusi uz šo sarunu šodien, kas ir tāds mums izmēģinājums drusīt lielā mērā. Un, ja rodas jautājums sarunas laikā, var droši rakstīt šeit pat, Facebookā. Es skatos vienlaikus uz Sonoru un skatos, kas notiek Facebookā. Un īsumā tātad tas, kas ir šis pasākums un ko mēs ceram ar to panākt, tas ir Rīgas kinomuzejs. Šobrīd nenoliedzami notiek ļoti liels pārmaiņas un ir ļoti neparasti notikumi pavērsieni daudzi un ir daudz kas jauns, tiešām ārkārtas apstākļi, ārkārtas situācija. Un man jau kādu ilgāku laiku ir sajūta, ka mēs nerunājam īsti par to, kas notiek un pietrūkst šīs te refleksijas par to, kas notiek, kas ir gaidāms, kāda tam ir nozīme un kādas ir potenciālās sekas. Un, lai par to runātu, mēs esam uzsākuši šo sarunu veidu, kas ir sarunas tiešsaistē ar speciālistiem, ar nozares pārstāvjiem par aktuālām tēmām. Un pirmais ir ar Rīgas starptautiskā kinofestivāla radošo direktoru Sonoru Broku par festivāliem. Sveika, Sonora! Čau! Un varbūt es tad arī pie reizes sevi iepazīstināšu. Es esmu Agnes Logina, Rīgas kinomuzeja kuratore. Un man pie reizes ir arī jāmin, patiesībā, ka mēs ar Sonoru esam kolēģis arī Rīgas starptautiskajā kinofestivālā. Tā ka varbūt tas ir tikai loģiski, ka mēs sākam ar festivāla tēmu. Tālūk. Es gribēju tev uzdot tādu iesildošo jautājumu, kas nebija jautājumu sarakstā, ko es sūtīju. Bet vai tu atceries tavu pirmo festivālu? Jā, tā bija Venēcija. Jā, Augusts Sukats zināja, ko dara. Tas bija 2005. gada maija beigās es sāku strādāt Kinoforuma Arsenāls programmu grupā. Un 2000. gada septembra sākumā, 2005. gada septembra sākumā, tātad, 3 mēnešus pēc mana darba sākuma, es jau biju Venēcijas kinofestivālā. Un, protams, ka tas bija ārkārtīgs kultūras šoks un milzu ļoti, ļoti skaists piedzīvojums man. Un man liekas, jā, ka tas tāds, ja ir kāds festivāls, ar kuru sākt tiešām iepazīšanos, kas tad ir īsti kinofestivāls un kāda ir tā kinofestivāla atmosfēra, tad Venēcija, manuprāt, ir visīstākā iedomājumā vieta, kur to darīt. Jo tur ir gan tā pagātnes elpa, kaut kā tu var gan sajust to, kāds viņš ir bijis kādreiz, gan arī, protams, ka joprojām Venēcija, manuprāt, piedāvā vienu no interesantākajām programmām, kas turklāt nav arī tik daudz koncentrējusies arī uz Eiropu. Viņam ir ļoti interesanti arī Latīņamerikas kino programma. Un, viņi ir mazliet novērsuši savu skatienu no tādām tirgus aktivitātēm, kas, manuprāt, īpaši nedara festivālam pāri. Varbūt tāpēc viņi nav tik aktuāli, teiksim, tiešām Kannas un Berlīna un Toronto ar šo te agresīvo arī biznesa interesi. Protams, ka ir šobrīd lielāku uzmanību sev pievērsuši, bet Venēcija, viņa joprojām ir īpaša vieta.
Un Venecija ir arī vecākais kinofestivāls. Venecija ir vecākais 1932. gadā. Viņa tika nodibināta, jo itāļi esot pārlieku aizrāvušies ar amerikāņu kino, un tādēļ bija tāda ideja, jā, ka viņiem būtu vairāk jāskatās arī tieši pašmāju kino, itāļu kino. Un tad, kā papildinājums Venecijas biennālei, kas jau pastāvēja jau no gadsimta mijas, tika radīta šī te kino biennāles sadaļa, kuras viens no izveidotājiem bija Giuseppe Volpi, pārliecināts fašists, un tādēļ arī viens no pirmajām Venecijas kinofestivāla balvām bija Mussolini kauss. Tātad, jā, tas ir festivāls kā ļoti izdevīga platforma, kā teiksim, paust nepieciešamo politisko domu un kā popularizēt kaut kādu konkrētu reģionu kino. Okay. Es domāju, ka es sarunas laikā pārslēgšos uz austiņām pat. Bet varbūt, kamēr es to daru, tu vari jau sākt ieskicēt atbildi uz jautājumu par to, kāda ir šī kinofestivālu loma, jo, ja tas ir 32. gads, mēs runājam par jau diezgan nopietnu laika periodu, kurā ir akumulēta nozīme. Un kā tu raksturotu kinofestivālu lomu mūsdienu kino ekosistēmā? Un varbūt tu vari runāt tuvāk. Man liekas, kā es varbūt kaut ko uzlikus virsū. Jo man ir sliktāk dzird. Nē, jā, tā loma, kinofestivāla loma, viņa visu laiku atrodas nelielās pārmaiņās. Kinofestivāls principā reaģē arī uz sabiedrības interesēm, uz nepieciešamību arī industrijā. Un, ja teiksim, 30. gados, kad tika dibināts arī Kannas kā atbilde Venecijai, jo, protams, ka arī Francijai vajadzēja šādu kino notikumu. Protams, ka tas pirmkārt bija liels pasākums, kur cilvēki varēja iet un skatīties kino. Un tā tad arī, principā, tā pat lielākā loma arī kinofestivālam tajā laikā bija. Un arī sekojošajās dekādēs, 50., 60., piemēram, Kannas bija tā galvenā platforma Eiropā, kur tiešām kino zvaigznes brauca, defilēja pa Crozeta bulvāru, fotografējās pie jahtām. Tas bija, principā, kino popularizēšanas pasākums, kas palīdzēja šim te zvaigžņu kultam. Tad tika radīti aktieri dievi, un skatītāji viņus pielūdza ar šo te kinofestivālu palīdzību. Bet 60. gadu beigās arī tieši pašās Kannās, 68. gadā, tātad kā tāda reakcija uz studentu nemieriem, arī franču jaunā viļņa kritiķi un režisori uzskatīja, ka viņiem ir publiski jākritizē šī te Kannu kinofestivāla kurs uz tādu tiešām sarkanā paklāja kultu. Un viņi panāca arī kinofestivāla darbības pārtraukšanu tajā gadā, tieši Karlas Sauras filmas demonstrēšanas laikā. Togad tika pārtraukts festivāls. Un jau nākamgad, tas bija jau 69. gads, kad Kannu kinofestivālam pievienojās tāda kā atsevišķa sadaļa Kim Zenda realizateurs, kas tātad bija šī platforma, kuru parādīt kino, kurš varbūt neatbilst galvenajam konkursam, kurš ir vairāk tāds tīri autoru kino un nav fokusēts tik daudz uz šīm zvaigznēm. Es gribēju piebilst, ka šī bija tā programma, kurā pagājušajā gadā bija kursiešu filma Oļeks. Jā. Un vēl viena filma, kas tapus Rīgā, Sūģņī nevalkā bikses, arī bija dažādi konkursā. Un tad, kā tāda atbildes reakcija uz šo te Kannu soli, 71. gadā Berlīna nodibināja fórumu. Tad viena no programmām, viena no galvenajām Berlīnālas programmām, ko mēs arī mūsdienās redzam.
un kas ir tāda visinovatīvākā un visdrosmīgākā no Berlīnāles programmām. Un tāpat arī mainījās šī sistēma, kādai varēja filmas pieteikt festivāliem, tai pašai Berlīnālei. Tātad varēja arī pieteikt nevis organizācijas, nevis tikai kino institūti, bet arī paši kino veidotāji. Un tas tomēr diezgan būtiski iespēju atstājas uz to mehānismu, kādā tad tiek veidoti kino festivāli. Vai tu vari pastāstīt par to vairāk? Respektīvi, tur ir daudz lielāka iespēja individiem sasniegt savus mērķus, nezinu, kā to noraksturot. Es atceros, vienkārši mums bija saruna, veidojot ekspozīciju aizekrānī, mums bija saruna ar Lailu Pakalniņu, un viņa stāstīja par to, kā viņa arī pati ir sūtījusi pitona lentes uz Venēciju, ja? Uz Venēciju. Un tieši tas, tas, kā viņi atstāstīja, tās 35 mm lentes, tas diezgan pamatīgs svars, ko tiept uz pastu. Bet jā, tad kāda ir tā starpība? Vai cilvēki, kad cilvēki paši piesaka un kad to dara institūcijas? Tā arī ir tā atšķirība. Vai tu esi, teiksim, vai tev pārstāv institūcija, tātad tas nozīmē, tev ir jābūt kaut kādā mērā izgājušam kaut kādu atlases sietu. Ir taču gana daudz kino veidotāju, kas ir tādi suverēnas vienības, kam patīk darboties savā nodabā. Un šī jaunā sistēma, principā, ir daudz demokrātiskāka. Tātad tu vari būt arī, dzīvot Brazīlijas džungļos, un tad reiz gadā iznākt ārā un pieteikt filmu kinofestivālam. Berlīna vienmēr ir bijis, izteikti demokrātisks kinofestivāls šajā ziņā. Tādēļ arī viņiem ir dažādas vēl papildus lomas, kādas, teiksim, citiem kinofestivāliem nav. Tāpat programma Panorāma pasniedz arī Tedija balvu, kas ir tā, es tagad sajaukšu atkal tos burtus. LGBT, tāda filma intereses aizstāvošie tēmas attīstošai filmai, un viņiem ir arī liels tie Tedijas balvas pasniegšanas notikumi un tā tālāk. Tad Berlīnā tiešām īpaši domā par šo savu programmas daudzveidību. Savukārt fórums ne tikai izrāda filmas, kas, teiksim, klasiski nekad neiekļūtu A-klases festivāla programmā, bet viņi arī veido tātad šo Forum Expanded, kas ir izstāde, kas iekļauj nereti arī dažādas instalācijas, dažādas vispār absolūti kaut kādas jaunu formu meklējumus, kurš vispār ir grūti kaut kādos vārdos aprakstīt. Bet šī loma, es pats piedzīvoju, vienu tādu, jau kad es biju sākus strādāt, arī tādu diezgan lielu pārmaiņu šajā kino industrijā. Tātad, ja vēl 90. gados vienošanās par filmām bieži notika ar kino producentiem, un teiksim, filmu varēja sarunāt uz festivālu, pateicoties kaut kādiem personiskiem kontaktiem, ko, protams, izmantoja Arsenāls, un kam pateicoties arī viņiem bija tik ļoti, ļoti interesanta programma, bet tiešām unikāliem kontaktiem. Tad šobrīd, protams, ka tas vairāk nav iespējams, tas ir jau daudz, tas notiek tādā visai regulētā kārtībā, un festivāli, pateicoties tam, ka viņu ir šobrīd tik daudz, ka viņi, principā, diezgan veiksmīgi dublē distribūciju, tātad izrādīšanu kinoteātros, pateicoties tam arī kino izplatīšana ir attīstījusies par diezgan tādu, pat veiksmīgu biznesa nišu. Jums tiek pirkts un pārdots, nevis sarunāts un aizrunāts. Bet, tas ir sveitīgi. Bet runājot vēl par tām lomām, tās ir tādas vairāk tādas strukturālas lomas, bet vēl ir arī tā festivāla nozīme, ja mēs skatāmies
tajā kontekstā, kur viņš notiek un uz ko viņš ir vērsts. Tātad ir šie te lielie kinofestivāli, kur ir ļoti, ļoti nodarbināti ar savstarpējo konkurenci un ar zvaigznēm un tā tālāk. Un tad ir tā daudz relaksētāki festivāli, kuriem savukārt vairāk interesē viņu auditoriju, viņu skatītājus, un viņi nav tik daudz satraukušies par šo te, teiksim, pirmizrādes momentu. Tādi ir festivāli, kuri savā veidā izceļ tieši to ģeogrāfisko vietu, kurā viņi notiek, kā piemēram Pusnakts saules festivāls Somijas ziemeļos, kur cilvēki brauc tieši šīs te eksotiskās saules dēļ. Un tad jau ir arī tematiskie festivāli, kā piemēram Mēmā kino festivāli, tāpat Pordenona. Jā, mums šogad tur vajadzēja braukt. Jā, nu, man liekas, vēl viens tāds ļoti interesants, specifisks festivāls, kas ir gan vietā un laikā, gan tēmās. Interesants ir Boloņas arhīvu un restaurēto filmu festivāls, kuram, nu jā, man vajadzēja šogad turien braukt, bet, nu, diemžēl nesanāks šo apstākļu dēļ. Bet, nu jā, cilvēki, kurus es tur satiku pirmajā reizē, kad es tur biju, jā, viņiem šis ceļojums uz festivālu ir kā svētceļojums. Tā ir tāda pieredze, kas tiek gaidīta katru gadu, un tu tur dodies, lai paplašinātu savu redzesloku, lai satiktu domu biedrus, lai redzētu lietas, kuras tu citur neredzētu. Tas pat nav pārspīlējums, jo tās programmas, kas tiek rādītas nerad festivālos, tas ir tik specifiski, un tu nekad citur to nekur neredzēsi. Tā ka, jā, šī loma, man liekas, kino gurvāniem ir arī tāda ļoti, festivāls ir principā svētceļojums daudziem. Svētceļojums, un tā kā tas ir festivāls, tas ir festivity. Tātad, svētki visiem, bet es viņu arī varbūt gribētu pielīdzināt arī tādam gada tirgum vai grāmatu gada tirgus vai ko. Tā ir vienīgā iespēja, kur tu var redzēt šā brīža kino kopaini. Labi, uz Pordenonu tas neatiecās, tas ir cits. Jā. Festivālos, kuros tiek rādīts aktuālais kino, tieši pateicoties šai te masai, filmu masai, un, protams, tajā gadījumā, ja tu intensīvi apmeklē šīs filmas, nevis noskaties tikai 2, tad arī tā kopiena var nerasties. Jā. Bet, principā, tieši pateicoties šim te apjomam, ir vispār iespējams, es nezinu, tāpat kā arī modas nedēļās, vai es nezinu, arhitektūras bienālē vai tā tālāk, tieši tur jau arī izkristalizējās, kādas tad ir tās jaunās tendences, kāda ir jaunie virzieni, kāda ir jaunā kino valoda un kāda ir jaunie kinorežisori. Un man ir ļoti liels prieks, ka tas nav tikai tomēr par jauno, ka mums tomēr ir arī iespēja iepazīties ar to, kas jau ir. Un festivālos nerad arī pieredzīvo dažādas restaurētās filmas pirmizrādes un tam līdzīgi. Labi, var sakot, šis ir tāds pamatīgs ievads, un tad tagad es gribēju par to, kas notiek tagad. Tātad, kas ir tās praktiskās pārmaiņas, kas šobrīd ir redzamas, kas šobrīd notiek un kādas ir izmaiņas? Un, par to, ko tas nozīmē tālāk, mēs parunāsim, tas būs nākamais jautājums. Bet kā tu raksturot šī brīža festivālus? Jo skaidrs, ka visi pārceļas vienā vai otrā formā pārceļas online, tiešsaistē. Tur tiek eksperimentēts. Jā. Bija tā, manuprāt, bezmaz vai pāris dienas pēc tam, kad tika ieviests ārkārtas stāvoklis, bija jānotiek Copenhagen Docs, tātad Kopenhāgenes dokumentālā kinofestivālam, un drīz pēc tam jau arī būtu noticis kino pavasaris, tāpat mums Viņas kinofestivāls. Tātad šie tie festivāli bija, ja ne pirmie, tad gandrīz pirmie, kas saskārās ar šo situāciju. Viņiem tūlīt bija jānotiek kinofestivālam, un viņiem vispār nebija iespējas notikt ierastajā formā. Man bija arī iespēja noskatīties sarunu ar šiem kinofestivāliem, kur viņi dalījās arī savā pieredzē. Un, protams, vienīgais variants, kas bija iespējams, tā arī pāriešana tiešsaistē, tikai tiešsaistē, tātad visi kino
seansi notiek online. Atkarībā no situācijas tas varētu būt tikpat labi seanses ierobežotam cilvēku skaitam, tas var būt geogrāfiski ierobežots seanses, teiksim, konkrētajā valstī tikai skatāms, bet tas viss ir tiešsaistē, un šie festivāli minēja, ka gandrīz visu viņu programmu viņi ir varējuši veiksmīgi pārnest arī šajā jaunajā skatīšanās formā. Kas ir interesanti, es pat arī apmeklēju festivālu Šveicē, Nionā, Vision Turel, un kā preses pārstāvis, un pēc tam es lasīju, ka viņu apmeklējums bija stipri audzis šajā jaunajā formā. Bet es saprotu, ka tā ir vispārīga pieredze visiem, jo to paši arī rakstīja pat mūsu kaimiņos. Es arī būtu šogad braukusi uz Haapsalu, kur notiek Igaunijas šausmu filmu festivāls. Un viņi arī bija atsūtījuši preses relīzi, kur kaut kādi 10,000 skatītāju, kas viņiem ir stipri netipiski, tur tās mazas telpas. Jā, un tas ir tāds ļoti neviennozīmīgs ir šis pavērsiens. Tātad no vienas puses mēs zaudējam jebkuru iespēju šo filmu piedzīvot tiešām kā kino. Tas ir gan mazs ekrāns, gan datorskaņa, gan, protams, apkārtējā pasaule, kas visu laiku iejautās un neļauj šai filmai ļoti tā uzmanīgi pieslēgties, jo man ir ļoti grūti arī, piemēram, šeit mājās kādam, bet es neesmu, tagad esmu Nionā. Man bija tas pats, es tikko skatījos Oberhausens filmas, un man vajadzēja vienu filmu pārtraukt skatīties, jo man kaķis sāk kauties. Tieši tā, bet no otras puses arī tas liek aizdomāties par to auditoriju, kuru mēs neaizsniedzam, jo viņiem vienkārši nav iespējams nokļūt uz šiem kinoseansiem. Tātad tas ir vai nu attālums, sarežģītas kaut kādas transporta schēmas, ja arī tie cilvēki, kur vienkārši arī nevar iziet ārā no savu dzīvokļu, bet kuri labprāt vēlētos skatīties festivāla filmas. Un kur nevar atļauties arī. Un arī kur nevar atļauties, bet jau šīs jaunās formas ir arī, viņas nemaz nav bezmaksas. Protams, ka tie risinājumi ir ļoti dažādi, kādus šie festivāli ir pieņēmuši. Manuprāt, ka Bergenes festivāls, kas vēl tikai notiks, tur būs bezmaksas pieejams visu festivālu programmu, ieskaitot arī dažādas koncertus. Bet jā, tas nozīmē, ka pastāv diezgan liela grupa skatītāju, kurus mēs neaizsniedzam festivālam notiekot ierastajā formātā. Respektīvi, kas ir fiziski vieta, laiks, telpa. Jā. Bet vienlaiks mēs šobrīd arī zaudējam, principā, mēs zaudējam arī visu, kas padara festivālu atšķirīgu vienu no otru, jo nav vairs starpības īsti, vai tu skaties vienu festivālu programmu vai otru, jo tā kā tomēr festivālam bieži vien vieta, kurā festivāls gadiem ilgi ir noticis, ļoti daudz ko arī raksturo, iedod to festivālu noskaņu. Bet šobrīd, tas arī tikko, kā joku pieminēja, ka tu biji tikko Šveicē, bet šobrīd tam vairs īsti nav nekādas nozīmes, vai ne? It kā, bet tā pašā laikā es nekad nebūtu nokļuvusi Šveicē bez šī, varbūt nekad, bet es nebūtu plānojusi doties šogad uz kinofestivālu Šveicē. Tādēļ arī šī jaunā iespēja dod, tas var tā kā iebāzt degunu no dažādās durvīm, paskatīties, kur es varbūt citreiz gribētu aizbraukt, ja man būs kā fiziski tāda iespēja. Man liekas, tas arī ļoti interesants, tāds pozitīvs aspekts, jo vieta nenoliedzami rada kaut kādu atmosfēru un tā tālāk. Bet šādos apstākļos es teiktu, ka pat īpaši var redzēt tieši kuratoru darbu. Jo visi pārējie tie kairinātāji ir izslēgti. Tu nevari vairs īsti, tur noslāpēt sliktas filmas garšu ar labu sarunu pēc filmas. Pēc katra seansa sākot. Vai glāzi rozē.
Bet, nu jā, var sakot, es jau pieminēju rozē, kas daudziem ir Kannu simbols. Es nezinu, kāpēc. Vai tur ir kaut kāds paskaidrojums, vai tam ir, vai tas ir Kars. Aperols sprits Venecijā un rozē. Okay. Nu jā, kā var sakot, kas šogad notiks ar šiem te lielajiem industrijas milžiem? Nu, Berlināle ir notikusi, kas notiks ar Kannām un Venēciju, kas ir šie te industrijas smagsvari un kāda, ko tas mainīs? Nu, jā, Kannas šogad ļoti labi parādīja savu raksturu. Varbūt var ātri ieskicēt, kas tur notika, jo tur bija viens paziņojums dienā apmēram. Nē, tur bija viens paziņojums dienā, un man kolēģi kino profesionāļi jau sāka jau kā tādu anekdotu to pārpublicēt Facebookā. Nu, manuprāt, tas ļoti labi ilustrēja to, kā šis festivāls jūtas, cik nesatricināms un cik svarīgs, un ka viņi līdz pēdējiem uzskata, ka viņi var rotaļāties ar šo savu auditoriju, ar cilvēkiem, kas jau ir pieteikušies festivāla akreditācijai un režisoriem, kas tiešām ļoti gaida uz to, kas notiks ar viņu filmām. Vienu brīdi viņi paziņo, ka viņi vēl nezina, tad viņi paziņo, ka viņi domā, tad viņi paziņo, ka viņi varbūt pārnesīs savu norisi, tad viņi paziņo, ka viņi sadarbosies ar Venēciju, tad Venēcija paziņo, ka viņi nesadarbosies, viņi vismaz pagaidām neplāno sadarboties ar Kannām. Tas bija tāds tiešām seriāls, nervs diezgan kutinošs, un arī šobrīd šī situācija līdz galam nav skaidra. Bija šis pēdējais paziņojums, ka viņi it kā publiskos informāciju par dažām filmām, kas it kā ir iekļauts konkursā, bet tas ir tik nesaprotam, ka, piemēram, tā ir Paula Verhovena jaunākā filma, kas ir iekļauta konkursā, bet viņa kinoteātros nonāks tikai nākamgad maijā. Tas nozīmē, ka viņi principā pirmizrādi piedzīvos nākamā gada Kannās, tad es nesaprotu, kāda jēga ir šādam paziņojumam. Tā ir tāda ķepas uzlikšana uz filmas, ka tā ir tātad Kannu filma. Bet tā ir ļoti sāpīga situācija filmu izplatīšanas aģentiem, kuriem tas ir maizes darbs, šīs filmas. Tas nozīmē tā, kā mēs Kannas varam uzskatīt par vienu no, ja vissvarīgāko pirmizrāžu ekrānu pasaulē. Tātad šo filmu kopums tiek principā nobloķēts. Uz gadu vismaz. Jā, un viņas netiek tālāk tirgots, viņas netiek tālāk laistas festivālos, un tam būs ļoti nopietnas ekonomiskas sekas, es domāju, tieši šo te aģentu darbā un kinoveidotāju darbā. Tā kā, tāds liels joks, man liekas, tas nemaz beigās nav. Bet, protams, ka Kannas rīkos šo te tiešsaistes filmu tirgu, kuram es arī esmu pieteikusies, tad redzēsim, kas tur būs. Ap Jāņiem viņš notiks, varbūt, ka vismaz šis tirgus palīdzēs kaut kā saglabāt šo te nepārtrauktību, kas ir ļoti, ļoti būtiski, tīpaši kinofestivāla apritē. Un es arī iedomājos, ka runājot ar tevi par ekonomiskajām sekām, tu runā par izplatītājiem un par filmu aģentiem, bet viens arī tāds milzīgs zaudētājs ir pati Kannu pilsēta. Jā, ir. Jo tas ir tomēr notikums un, un šobrīd, es nezinu, vai par to mēs pietiekam arī daudz. Jo festivāls jau ir arī notikums pilsētā, un tas iztrūkums ir jūtams. Bet kādas ir vēsmas Venēcijā? Pagaidām Venēcija gatavojās norisei tomēr apmēram. Kas ir arī tā stipri savādi. Tas baumas ir dažādas. Es nezinu, kas tur beigās notiks, bet, protams, ka Venēcijas gadījumā gan tas ir mazliet savādāk, bet Kannas tā ir turismu sezonas sākums, un San Sebastian savukārt ir turismu sezonas beigas, un tās ir San Sebastian un Kannas ir principā pilsētas, kas dzīvo ļoti lielā mērā
Jā, pateicoties šim festivāla apmeklējumam, tas ir ļoti, ļoti liels atskaits tieši viesnīcām, ēdināšanas vietām un visam pārējiem. Venēcijā tā situācija ir mazliet savādāka, un es nezinu, manuprāt, arī Itālijas ekonomika diezgan spēcīgi cietusi. Es nezinu, ko nozīmē šie paziņojumi, ka Venēcija notiks, vai tā ir tāda poza. Ja viņi tiešām redz, ka tas būtu iespējams. Es jau, protams, ka ceru, ka tas notiks, ja tomēr tas ir tāds gana vēl silts laiks, lai varbūt šis vīrus nebūtu atkal pamodis. Un vēl, Venēcija mēdz arī uzskatīt par tādu, principā šo te Oskaru sezonas sākumu. Kad tur tiek pirmizrādīts filmas, kas vēlāk tad kļūst par Oskaru kandidātēm. Kā tu redzi, šo te, vai ir jau kaut kādas vēsmas industrijā un viedokļi par to, kas notiks šogad ar balvu sezonu, jo nesen tā kā Amerikas Filma akadēmija paziņoja, ka Netflix filmas arī, kuras ir pieredzējuši pirmizrādi Netflixā, kvalificēsies. Tā kā citādāk, ja viņam nebūs ko skatīties. Bet, kāds tavs komentārs par to? Manuprāt, vakar bija tā ziņa, ka tiek plānot Oskara ceremonijas pārbīdi uz priekšu. Un es pat nebrīnītos, ja viņi vispār izlaistu vienu gadu. Jo diezgan daudz lielās filmas, kam bija paredzēta kinoteātra izlaišana. Pirmkārt, viņu online izlaišana netiek, manuprāt, izskatīta. Un savukārt kinoteātra izlaišana būtiski tiek pārcelt uz novembri vai decembri vai pat janvāri. Tās, kas bija paredzētas septembrī, tās tiek pārceltas uz gada sākumu. Man šķiet, ka viņiem vienkārši var tas būtu tikai loģiski, ka tā norise vismaz pārvīdītos uz priekšu, ja ne pārceltos par vienu kādu. Bet Eiropas Filma akadēmija ir izsludinājusi filmu pieteikšanu balvai, tā kā Eiropā viss notiks. Bet tur taču būs daudz mazāk filmu. Nē, bet zini kā, tieši strādājot šobrīd pie programmas, man liekas, ka ļoti neparasta šī situācija ir palīdzējusi mazākām filmu studijām. Jā, noteikti. Jā. Mazāk zināmiem režisoriem, jo tā kā nenotiek tā plēšanās par lielajiem vārdiem, tad daudz pamanāmāks ir filmas, kas tajā ierastajā konkurencē būtu vienkārši nogrimušas. Man patīk tas, ka mēs jau pamazām virzamies uz nākamo jautājumu, kas ir par to, ka krīze ir tomēr arī vienlaikus jauns sākums, potenciāls jaunam sākumam, jo nav tā, ka līdzinājā festivāla dzīve ir bijusi perfekta. Tur ir bijuši ļoti daudz problēmas tomēr. Un, kas ir tas, kas tavuprāt festivāla vidē būtu jāmaina? Kas būtu tas, ko šī krīze, piespiedu tāds pieturas punkts likt pārmainīt? Un kas ir arī tas, ko nedrīkstētu zaudēt? Manuprāt, nevajadzētu zaudēt iespēju izrādīt kinoteātri. Jā, un auto stāvlaukumu nav kinoteātri. Varbūt ir vasarā tad. Man liekas, ka tā kā reiz ir tā ļoti patīkama tradīcija, ļoti tāda šarmanta tradīcija, kuru mums vienkārši arī vajadzēja. Jā, vienīgi es neesmu izmā par to, ka tas nav pieejams cilvēkiem bez mašīnas. Jā, un tieši tas ir tas aspekts, kas manuprāt, ļoti izlīd uz āru, tieši pateicoties šiem te labajiem apmeklējumu rādītājiem, tiem online festivāliem. Un tas, man liekas, ir kaut kas tāds, par ko noteikti vajadzētu padomāt arī turpmāk. Ka ir šie cilvēki, kam ir interese, bet kuriem nav iespēju apmeklēt tātad seansu kinoteātrī.
Bet tad līdz šim nav bijis tā, ka festivāls vienlaikus piedāvā kaut kādu koncentrētu, vai es nezinu, visu vai daļu no programmas online. Nē. Tā līdz šim nav bijis. Nē, ir, protams, ka tie festivāli, kas vienmēr ir mazliet skatījušies vairāk uz priekšu, uz kaut kādām jaunajām iespējām. Tas pats Rotterdamas kinofestivāls ir rīkojušos te sava festivāla tādus kā pagarinājumus. Arī Kinotēvs Kino Bīze mēdza šīs filmas translēt. Tad tā ir patīkama pieredze, ka tu vari aiziet uz kinoteātru savā pilsētā un vienlaikus skatīties to pašu filmu, ko skatās Rotterdamā. Bet tie ir izņēmumi, tā ir neliela daļa, un tas ir tāds veiksmīgs gadījums, protams. Es atceros, ka Baltikas Idoks arī viņi bija, es nezinu, vai viņi to šobrīd arī dara vēl, bet vismaz bija atsevišķi seansi citās pilsētās, kas, jau ir tāda izkāpšana no tās mazās kastītes. Tieši tā, un tāpat arī, man liekas, ka domājot par to, kur varētu šī kinofestivāla tālāk attīstīties, tā kā šobrīd šīs iespējas ir tik ļoti reducētas, tātad mēs varam skatīties tikai datorekrānos kinofestivāls, tad es gribētu, lai šī festivāla pieredze attīstās maksimāli pretējā virzienā. Lai tas ir ne tikai, lai tā ir ne tikai kinozāle, teiksim, kinoseanses tradicionālā formā, bet šiem te pašam Apichatpongam Vīrasetakulam. Jā, Rotterdamas kinofestivālā bija šis projekts, ko sauca Sleep Cinema Hotel. Tā tad iespēja gulēt tādā kā gūt kino pieredzi tādā kā hostelī. Tātad tu vari laisties naudā, uzmosties, un tas viss notiek gūstot kino pieredzi. Tātad kaut kā... Man liekas, es biju vienā festivālā, kuram bija tāds, viņam bija Sleep Down, tāds, Lay Down kino, kur vienkārši varēja apgulties un skatīties griestos. Tā ir Samersandā, kur tev gulēja tie cilvēki teltī. Nē, tur bija trakāk, jo tur bija tā kā, to visu esat sabojājuši pāri, kuri, tā kā neievēroja privātās dzīves robežas. Viņi vienkārši gribēja gūt vēl paplašinātāku kino. Jā, pārējie īsti to negribēja. Jā. Bet tas ir atkal kaut kas tāds, tas ir apdraudējums, kāds nav savukārt VR paplašinātās arī realitātes kinoseansos, kas arī notiek aizvien vairāk kinofestivāla ietvaros. Manuprāt, jā, ka šobrīd, tas nevis šobrīd, bet pirms pandēmijas, kā kinofestivāls kā reiz ļoti, ļoti interesēja veids, kā paplašināt mūsu pieredzi. Lai tā būtu ne tikai audiovizuāla, bet arī, es nezinu, taktīla, lai katrā gadījumā tas būtu kaut kas maksimāli neparasts. Bet, tad, kad mēs bijām Rotterdamā, un es biju uz dažām tiem paplašinātās realitātes seansiem, un tā realitātes paplašināšana ir ļoti, ļoti, traka lieta. Man pēc tam sāpēja galva, man liekas, kaut kādas pāris stundas, jo tas tā kā prasa no tevis kā skatītāja ļoti daudz. Jo tu tā kā tev uzliek tās brilles, un tad tev ir jāgrozās, un tā viena filma bija tāda stipri primitīva, otra bija tāda, kurā bija, ļoti pamatīgi tā pasaule radīta, un tad tev jāgriež visu laiku uz riņķi, un tad tu gandrīz vēl nogāzies tur no krēsla, un drusku pārāk paplašināt tā realitāte. Un tad nedod Dievs, ja tev vēl kāds pieskars tajā brīdī, kāds no tiem uzraugiem. Bet, jā. Tā nāca pieskarsties. Ko lūdzu? Viņa tā nāca pieskarsties? Nē, es domāju, ja es būtu nogāzusies, viņa noteikti nāks man tā kā piecelt. Bet, jā, tas tā komentārs. Bet, jā, var sakot, bet tas, ko nedrīkstētu pazaudēt, ir, kā tu saki, ir kinoteātri. Nē, protams, bet es domāju, ka tas arī nenotiks, jo 80. gados tātad mājas kino,
aktīvā ierašanās mūsu ikdienā nekādīgi nemazināja kinofestivālu nozīmīgumu. Arī šobrīd visi VOD nekādi nespēja aizvietot to reālo kino pieredzi. Un manuprāt, cilvēki to ļoti labi arī apzinās. Un tie, kas skatīsies VOD, lai viņi to arī dara, un es arī to daru, manuprāt, tas tikai labi, jo tas tikai bagātina šo pieredzi, jā, kādu mēs gūstam. Un tā ir vēl viena kino izziņas iespēja, bet tāds kino teātra apmeklējums, manuprāt, viņam īsti nekas nedraud. Nu, varbūt tikai tas, ja viņš paliek vienā brīdī finansiāli nepaceļams. Tas, jo brīžiem tās kinoteātru summas, ja tu ej, nezinu, ar ģimeni, tas ir diezgan traki. Bet festivāla kino mēdz būt citās cenās nekā parastais. Nu, tieši tā, man liekas, ka arī, jā, kad ir jāpatur prātā, ka festivāls ir tas brīdis, kad tev ir jācenšas apgūt pēc iespējas vairāk no piedāvātā. Un tas arī būs ekonomiski izdevīgāk, ja tu teiksim ļaujies tam festivālu tādiem visādiem kompleksiem piedāvājumiem. Jā. Man liekas, ka tas ir tā vērts tiešām, jo tiešām tāpat kā gada tirgū, tāpat kā jebkādā šādā te notikumā, kur ir vienkopus sapulcēts, teiksim, absolūti burvīgi izlas no tā, kas ir kādreiz noticis kino, kas šobrīd notiek kino, un kur jau var kaut kā iet un zīlēt, kas varētu kādreiz tālāk nākotnē notikt ar kino. Man liekas, ir jāspēj tikai ņemt pretī to, kas tiek piedāvāts. Nenoliedzami. Un pa ceļām var arī sastapt dombiedrus un draugus. Jo tas, kas... Ja es arī šobrīd nodarbojos ar to, ka es apmeklēju dažādas kinofestivālus. Es pagājušo nedēļu apmeklēju... Pagājušo un šonadēļ es apmeklēju Oberhausenes. Šobrīd tur esi. Iespējams. Es tātad tikko apmeklēju Oberhausenes filmu festivālu, kas ir īsfilma, eksperimentālā neatkarīgā īsfilma festivāla, kino festivāls. Nākamnedēļ es plānoju apmeklēt Vīnes festivālu, Vīnes īsfilmu festivālu. Un tas, kas man savukārt ir izkristalizējies kā nenormāli pietrūkst, ir saruna. Jo es skatos šo visu un, es varu it kā čatot kaut kādās tur festivāla īpaši piemērotās telpās, jo, piemēram, pirms dažām nedēļām notika arī Alchemy festivāls, kas ir Skotijā neatkarīgā kino festivāls, un viņiem tur bija paredzēts, ka pēc katra seansa, kas ir vienreizējs notikums tiešsaistē, ka pēc tam atveras čats, un tad tur viss var sarunāties. Bet tas nav gluži tas pats, kas tu pēc filmas izej ārā un, nezinu, pārķer kādu, kurš kaut ko saka, un tad jūs nejauši tur uzsākt sarunu, vai, nezinu, tur pievienojies... No drauga visi iziet uzpīpēt, un tad tā kā vienkārši tā klusējot skatāties vienā punktā, lai vēl sagramot filmu. Un tas ir tas, kā ļoti, ļoti pietrūkst, un kas brīžiem liek domāt, ka no šī te virtuālajā festivāla ir, es kaut kā to salīdzināju ar tūbiņēdienu. Jo, tu esi tā kā paēdis, bet uzturvielas esi uzņēmis, bet īsti nekāda tāda baudījuma nav. Jā, es nezinu. Man arī pagājušo nedēļu, es runāju ar tevi, es runāju ar Zānu Balčus tieši par šo žūrijas pieredzi, un jūs abas pieminējāt to, ka ļoti iztrauks šī iespēja pēc katra seansa uzreiz kaut vai mazliet, bet pārunāt šo kino pieredzi, jo tas nekad nenotiks virtuāli. Tas pēc katras filmas noskatīšanās jūs to nedarīsiet vienlaicīgi, un jūs pēc tam nesazvanīsieties. Kā tev patīk? Tā bija. Un tas ir ļoti būtiski, šīs kino sarunas, jo tās veido daļa no festivāla, jo festivāls ir, protams, ka tās ir filmas, bet otrkārt tā ir arī komūna, kurā ietilpst gan šo filmu veidotāji, gan šo filmu uztvērēji, tātad apmeklētāji.
Un tās ir ne tikai iespējas savā starpā sarunāties, bet arī sarunāties ar šiem te kino veidotājiem. Par ko gan jāsaka, ka es ļoti priecājos arī par dažādām meistarklasēm, kas arī ir skatāmas tiešsaistē. Bet tomēr es gan neesmu viņās tā atradus laiku, kad piedalīties. Tas ir vēl viens moments. Bet es nezinu, vai tur ir iespēja, teiksim, katram uzdot šo jautājumu kino veidotājiem. Tā, kas, teiksim, ir tiešām kino festivālā, kur tu vari pacīnīties par to savu iespēju, tomēr kaut ko uzvaicāt, vai arī pēc seans vienkārši izmantot izdarību un tiek klāt. Jā. Un tad pēc tam, tu, es nezinu, vienkārši arī aiziet iedzert kādu glāzīti un vēl turpināt tās sarunas. Un, jā, tas ir tā esence kaut kādā mērā. Bet, kā tev liekas, var sakot, pārdzīvosim šo periodu, vai tev liekas, ka industrijā ir gaidāmas fundamentāls pārmaiņas, vai arī mēs varēsim, vai arī tā kā pēc tam būs atgriešanās pie tā, kā ir bijis līdz šim? Manuprāt, ka kādu mirklī mēs noteikti jutīsim to atsitienu periodu. Kaut vai tāpēc, ka būs ļoti daudz filmu? Nē, es ceru, jā. Tev liekas, ka būs daudz, ja, ka viņas visas sprāks ārā. Man tā sāk likties, ne? Jo tāpēc, ka ir izveidojis sastrēgums. Nē, bet tas jau tam būtu jāizlīdzinās, ja viņas tā kā izsprāks, un tad atkal kādu brīdi nebūs, jo būs šis periods, kurā nav notikusi filmēšana. Vienīgi animatori, protams, ar rūķīšu mājās tikai sēž un šuj visu laiku, un animācija vienkārši zied laiku noteikti. Dabas dokumentālās filmas ar droniem. Monodokumentālās filmas. Pats sev mājās filmēt. Nē, es nezinu, es laikam es nedomāju, ka būs milzu izmaiņas. Jā, būs kaut kāds periods, mēs esam tagad izsisti no tā ritma, no tā ļoti klasiskā pavasarī tas, rudenī tas ietekmē to un tā tālāk, tās visas saitītas jau absolūti ir paīrušas, bet man liekas, ka tas ir zināms periods, kurš, es teiktu, ka diezgan strauji pēc tam atkal atgriezīsies ierastajā ritmā. Pietiekami daudz ir tie cilvēki, kas ir iesaistīti šajā pasaulē, un mēs nevaram vienkārši kādu mirkli izdomāt, ka mēs par šo nedomāsim. Mēs tagad kļūsim par literātiem visi, teiksim. Literāti ļoti priecīgi. Jūs arī kļūsiet par literāti. Katrs, vai arī tur kāds pārkvalificēsies un kļūst par šefpavāru un tur tā kā virtuves šovu vadītāju un tam līdzīgi. Bet tomēr ir tās lietas, kuras mums vajadzētu paņemt līdzi nākamajā dzīvē, kad šis būs, un tā pieejamība, lielāka pieejamība ārpus vienas pilsētas rāmjiem noteikti ir tas, ko vajadzētu. Es domāju, ka tā arī ir ļoti simpātiska ideja. Un ne tikai domāt, arī šī iespēja apmeklēt kinofestivālus citās valstīs. Nesat tur. Jā, es domāju, ka šobrīd būs izmēģināts diezgan daudz šīs platformas, kurās var filmas rādīt, kad būs tāds diezgan spēcīgs tehnoloģiskais tests noticis. Es domāju, ka tie nabaga festivāli, kuriem bija jānotiek šo pavasari, bija tie pirmie tie izmēģinājumi trusīši, un pat jau šobrīd, manuprāt, jau tā sistēma ir jau daudz raitāk darbojas. Un, protams, ka kaut ko no tā būtu grēks neizmantot arī turpmāk. Tas ir kaut vai Laila Pakalniņa man intervijā stāstīja, ka viņu uzrunāja intervijai kaut neliela radiostacija no vienas no spāniski runājošajām valstīm, kura, teiksim, nekad nebūtu viņu citādi uzrunājusi. Bet šī iespēja viņiem noskatīties viņas filmas tajā festivāla videotēkā, viņi ir ieinteresējušies par to, un tagad kaut kādā tur valstī tagad klausās par Lailu Pakalniņu.
Nu jā, man liekas, tas ir arī viens no tiem negaidītajiem bonusiem, ka principā tu vari izkāpt daudz vieglāk izkāpt no eirocentriskuma rāmja. Jo arī, tā kā, ja tev ir, ja tev nav jāmaksā žūrijai biļetes, tu vari uzaicināt reāli žūriju no Austrālijas kaut vai. Jā. Tā kā, tāds negaidīts pluss. Un tu arī kaut kā var daudz vairāk varbūt iepazīties ar citu valstu kino. Jā, izrādās, ka bez lidmašīnām mēs ceļojam daudz labāk. Un daudz mazāk tomēr darām pāri. Man liekas, ja tā padomā, tu aizbrauc uz festivāls kaut kādām 3 dienām, tur pat pakaļ ceļš tik daudz piesārņojumu tomēr. Es ceru, ka mēs par šo vairāk domāsim vēlāk arī. Ja ir tā alternatīva pieslēgties online, tiešsaistē redzēt un nodrošināt arī kaut kāda saruna iespēja, es domāju, ka tas būtu jau tāds labs solis uz priekšu. Tā ir, jā. Lūk. Tad tāds viens no noslēdzošiem jautājumiem. Tu pat esi Riga IF radošā direktore. Radošā direktora, tā saka, vai ne? Es pēkšņi samulsu. Un kā mainījies tavs darba stils un veids? Kā šis ietekmē tevi kā nozares profesionāli? Jāsēž mājās. bet droši vien starpība ir tāda, ka šobrīd arī vispār tev sēž mājās. Jā. Nē, tas, protams, ka ietekmē, jo šo pavasarī man jau bija jābūt jau vairākās vietās. Bija jābūt gan Maskavas kinofestivālā, kur bija Krievu debijas filmu piči, gan arī Čehijā jāvērtē filmu programmu. Tāpat arī, man liekas, ka šodien man bija atpakaļ reizes no Kannām. Protams, ka ir dīvaina sajūta, jā, bez šiem te notikumiem, jo tās bija tāds pieturzīmes gadā, kas arī tīri psiholoģiski kaut kā nodalītos posmus. Tagad es daru to, pēc tam es darīšu to. Bet no otras puses kino izplatītāji ļoti aktīvi. Viņus ļoti interesē, vai notiks Riga IFF, un ārkārtīgi ir priecīgi, ka mēs sakam, jā, viss notiks. Un man ir ārkārtīgi liels apjoms ar filmām, kuras ir šobrīd jānoskatās. Papildus vēl vispārējiem, kas tiek ik brīdi piedāvāts un padarīts pieejams un visādas pasaules līmeņa operas. Tur tā kā tāds FOMO. Un tādā ziņā, ka es tiešām nesūdzos. Man tikai tiešām būtu vēl vairāk stundas diennaktī, kad šīs visas filmas noskatīt. Tā kā, jā, es kā kurators noteikti nevar sūdzēties par tiem procesiem, kas šobrīd notiek. Bet vienlaikus, es pieļauju, tu esi stipri trenētāka skatītāja, nekā arī es. Bet pagājušajā nedēļā, kad es skatījos Oberhausens filmu programmas, es sapratu, ka psiholoģiski šis ir sarežģītāk. Jo tomēr, ja tu ej uz seansu, un seansam ir beigas, un tu izej ārā, un tu tā kā vismaz apmet riņķi apkārt kinoteātrim, tev ir kaut kāds tas reality check, tev ir kaut kāda tāda dzīve, kas ieslēdz, un tu vari, es nezinu, pastāvēt vienkārši saulē un kādu brīdi un atgūties. Un šobrīd tās robežas starp iedomāto pasauli un realitāti paliek tāds stipri sarežģītāks. Un man liekas, ka, vai tur nav risks arī drusku, vairāk, es negribētu teikt sēkt prātā, bet tā kā uz to pusi, jo, ja viss, ko tu dari, ir skaties, un tev nav vairs to kaut kādu, to lietu, kas festivāls padara, kas ievieš tās iekšējos nogriežus, vienu no otru atšķir, tur pēc seansiem tev ir kafija ar kādu, un tad jūs tur sarunājat ar kādu tikties un aiziet kādu muzeju, kaut kas tāds. Vai tā nav daudz arī tāda sarežģītāka skatīšanās tomēr?
Es ļoti novērtēju to, ka es varu no rīta gulēt. Kad tev nav jāiet uz seans 8. Jā, tas ir ļoti, ļoti komfortabla kino atlase, jāsaka. Nē, man tur kaut kā viss ļoti labi nodalās realitāte. Ar mājskolas palīdzību vēl ļoti labi nodalās. Nē, protams, ka trūkst šīs kinofestivāla realitātes, bet procentuāli viņi jau, ja mēs uz to dienu skaitu skatāmies, viņiem nemaz nebija tik liela. Tas ir, es nezinu, maksimums 9 dienas kinofestivālā, ko tu pavadi, bet tad jau tu brauc atpakaļ uz mājām. Un man tas ir ļoti ierasts formāts skatīties filmas uz mazā ekrāna. Es, protams, ceru, ka kādreiz mēs izaugsim tik lieli un vareni, ka es varēšu tāpat kā Berlīnas konkursa atlases komisija arī atlasot filmas skatīties uz lielā ekrāna. Es domāju, ka jā, mums vienkārši vajag savu kinoteātri. Mums vajag pēc iespējas vairāk mazus kinoteātrus Rīgā. Man šķiet, jā, ka tas optimālais ir, man ļoti pietrūkst, 100 sēdvietu kinoteātris. Kino bīzi jau ir ļoti labā tādā ceļā uz to, ka viņi tiešām ir tas kino klubs ar to savu skatītāju. Viņiem ir ļoti konkrēta auditorija, kas tur nāk kā suns, un tālāk ir viss. Ja, teiksim, Planet Palace lielā zāle ir visai sarežģīts formāts ikdienas kinoseansiem. Mazā, jā, bet lielā, tie jau ir kaut kādi, tas ir, manuprāt, tas tāds īpašs notikums pret Rīgas iedzīvotāju daudzumu un viņu interesē. Rīgā ir vispār šausmīgi maz kinoteātru vispār. Tā kā uz to skaitu, kas mēs esam. Bet mums ir sanāk 4 multiplex. Tas arī uz 650,000 pilsētu, tas nav daudz. tas tā ļoti knapi. Un ir viens kinoteātris Pārdaugavā, kas arī nepārāk nopietni. Tas, kas pietrūkst, tās ir iespējas kino skatīties kinoteātrī tieši ārpus Rīgas centra. Jā. Bet, skatos gaišu skatu. Ļoti labi. Var sakot, mums ir ienācis jautājums no skatītāja, kas ir principā par Riga IF festivālu plānošanu. Vai festivāls šobrīd tiek plānots ar šo te retinātām sēdvietām, vai tas, es varbūt papildināšu jautājumu, vai tu šobrīd arī plānojot, veidojot festivālu programmu, vai tu arī domā par šiem visiem ierobežojumiem, kas ir gaidām un kas jau ir tagad? Un kas ir tas, ar ko jau tiek rēķināts? Ar ko jau tā kā rēķinās festivāls? Mēs esam piesardzīgi optimistiski noskaņoti. Tātad mēs veidojam programmu kā ierasts, bet apzinām iespējas šo te programmu rādīt dažādās formās. Tātad, jebkurā gadījumā mēs būsim gatavi visiem iespējamiem scenārijiem, bet mēs tomēr ļoti, ļoti ceram, ka oktobrs būs saudzīgs pret mums un kaut vai daļēji tomēr mēs vēlamies notikt kinozālēs. Un tas nozīmē visu piesardzību? Protams, mēs būsim piesardzīgi. Jā. Bet tevi tavu darbu tas īsti nemaina šobrīd? Nē, tikai tas ir jāpavaicā, vai jūs būtu ar mieru. Ok, jā. Jāsaka, atbildes dažādas. Ir arī kino veidotāji, kam ir ļoti būtiski tieši kino pirmizrāde. Ja tā ir pirmizrāde, tad ir būtiski, lai tā notiktu kino festivālā. Un, protams, ka tādas situācijas mēs respektējam. Bet es domāju, ka tomēr, jā, ka šāda daļēji pieeja noteikti būs reāli. Jā, cerams, ka es zinu, ka no kino veidotāja puses ir daudz, kuriem ir ārkārtīgi svarīgi, kas ir ļoti loģiski. Tu gribi to savu darbu redzēt uz lielā ekrāna, tu gribi viņu redzēt ar draugiem, ar grupu, ar savu ģimeni, tu gribi to pilno kino pieredzi. Man liekas, tas tāds liels zaudējums daudziem būs.
Vai jau ir? Jā, bet es domāju, ka tā patiesība ir atrodama kā tur pa vidu. Man liekas, ka man Elīna Rētera atsūtīja tādu uzsaukumu no viena no kino veidotājiem, ka festivāli lūdzu esiet saudzīgi pret mūsu filmām, pacietieties mazliet līdz tam brīdim, kad jūs varēsiet viņus demonstrēt uz lielā ekrāna un necentieties pa visu varu, visu rādīt, teiksim, mazajā formātā. Un es domāju, jā, ka tā patiesība tiešām ir kaut kur pa vidu. Ja tās ir, teiksim, ir filmas arī, kurām varbūt tās kinematogrāfiskās kvalitātes arī nav tās pašas būtiskākās, kam ir ļoti būtiska tēma un aktualitāte. Savukārt, jā, es domāju, ja tās ir pirmizrādes, tad, protams, ka ir jādomā par kaut vai ierobežotu iespēju, bet tomēr viņas parādīt uz lielā ekrāna. Kaut vai uz jumta. Kaut vai uz jumtiem arī, es nezinu, 25 ir tagad 50 cilvēku seansā, un tad šis seanss tiek izrādīts visu dienu. Piemēram, un tā ļoti, tā vienkārši ir katrai filmai viena diena. Jā. Un vēl ir arī, protams, es nezinu, varbūt tās tāds potenciāli izmaiņas. Šobrīd, kad daudziem tomēr ir arī mainījies darba ritms, kāpēc tev jāiet uz kino vakarā? Tu vari iet uz, varbūt arī tā 2 skatīties filmu. Jo, mainās tomēr tas darba ritms arī un jā. Es gan domāju, ka tiešām mēs esam tādā ļoti labā pozīcijā attiecībā pret to gada griezumu. Un vēl ļoti daudz, kas var notikt. Tiešām arī ne tikai sliktas lietas, arī varbūt notiks tiešām labi pavērsieni. Un to mēs tiešām redzēsim. Es domāju, ka kaut kādās augusta beigās jau būs daudz skaidrs, kā veidosies šis rudens. Un mēs tomēr ceram uz labāko no visiem iespējamiem scenārijiem, bet esam gatavi visiem. Ne tikai 2 metriem, bet arī 4 metriem. Jā. Tā, ja ir vēl kādi jautājumi, var droši vēl paspēt uzdot, bet principā mēs pamazām ar Sonoru grasāmies beigt šo sarunu. Es skatos, vai mums ir kaut kur ieticējuši kādi jautājumi. Tātad, bija no Ivetas jautājums par šīm 2 metriem. Bet kā kino jau ir tas bonus atšķirībā no dzīvajām mākslām, ka tur neviens nespļaudās no ekrāna. Cerams, pārsvarā. Tā kā šis nebūs 4 un 5D kino laiks. Es atceros, tas bija kaut kādā, tas nav kino, protams, tas bija tāds, es nezinu īsti, kā to nosaukt, bet tas bija kaut kādā dabas muzejā Francijā savulaik, un tur vienā brīdī mūs apšļauca tas filmas laikā. Šis īsti nav tas periods, kad to vajadzētu, man liekas. No. Bet tā. Labi, man liekas, ka neviens cits mums īsti neko šobrīd neprasa. Pagaid, es nejauši esmu ieslēgusi skaņu pati. Tā, labi, Sonora, milzīgs tev paldies par veltīto laiku un par būšanu izmēģinājumu trusītim. Šis formāts ir stipri satraucošāks nekā varbūt tāds sarunas muzejā, jo tomēr šis ir, jā, te ir daudz vairāk, kas atkarīgs no man internetu pieslēguma, no maniem kaķiem, lai viņi uzvedas normāli arī un tam līdzīgi. Bet man prieks, ka šādā formā mums ir varējuši pievienoties arī vairāk cilvēku un, ja viss ir kārtībā, tad šim video vajadzētu arī būt redzamam pēc tam. Tā kā, jā, paldies. Mīļie skatītāji, ja jums ir idejas par to, ko jūs gribētu vēl runāt, kas ir tās aktuālās tēmas, kas jūs uzrunā un par kurām jūs gribētu aprunāties, tad lūdzu atsūtiet mums uz muzeja ziņu. Lūkosim pacelt.
Bet, festivāls šobrīd, tā kā, šim būtu bijis jābūt Kannu laikam, man likās atbilstoši par to runāt, par šo kā pirmo. Un tā. Labi. Paldies, uzaicināju. Forši. Jā. Labi, es beigšu tagad live stream, tad paldies par skatīšanos. Atā.